Mātē mums stāstīja, ka, ja ugunsgrēks ir, tad jāmet virsū segam. Vai jūs ticat tam? Nē, tas nav iespējams. Taču sega var aizdegties, kā? Es nesaprotu. Bet mēs varētu to izmēģināt pie tevis mājās. Tik tiešām ar svecīti un urci. Tas mums ir vajadzīgs. Svece, sērkociņu, ko izdara? Labi, paņemiet sērkociņus, es paņemšu svecīti. Šeit. Teiksi? Kur mēs nosīsim? Ne jau nocēsīsim, bet ko mēs uzliksim virsū? Jā, lai pārliecināties par to. Par to eksperimentu. Jā, es tev esmu plaukt. Jā, esi. Taču māju nopisinās. Jā, paskatās. Varbūt kaut kāds šķīvīti. Redz, ko jā, šo šķīvīti dodiņu. Nē, mēs ne... Tas būs par šķīvīti. Jā. Viņa nenopatīs. Otrādā šitā. Tā būs daudz drošāk. Labi. Bet uzmanīgi, lai nekas nevisējies mums. Tātad arī tuvojas atliktēm cilvēkiem ir jāuzmanas, lai arī neaizdedzinātu paši savas mājas. Jā, jo egos skujas ļoti ātri aizdegās. Virsū ir šķīvis, vai ir es degu pacietībā, lai uzzinātu, vai degs vai nedegs. Redz, esmu vairs kaut tēm bija patiesība. Jā. Nu, liekam virsū? Jā. Dievs, skatri! Tas tiešām bija. Pārliecināsimies. Nav! Bet kāpēc? Kāpēc svece nodzisa? Jo tu kā skābekļa. Jā. Tātad uguns bez skābekļa nevar degt.